Vai tu tēju vēlies? Nu, labi. Lielāk vai mazāk krūzīt? To mazāk. Kas tad vainas? Vai tas ir tas? Nebūs par augstu. Skaisti cieti, ne? Jā, vajag. Zini, es nesen nopirku grāmatu. Jā. Smalku un dārgu grāmatu. Lētāk gan būtu tādā tirdzībā papīrs. Varēs lasīt to grāmatu. Nu, es noteikti nopirku par aizņēmumu. Nav Jā. jau jāatpirkt tādu grāmatu tādu nav. Jā, aizņēmums. Tur bija aprakstīta dzīve nabadzīgiem cilvēkiem. Tāpēc jāpērk par dārgu naudu grāmatu, lai lasītu par nabagiem. Kāpēc gan ne? Es varu teikt, ka tu pat lasīt nemāki. Nu, zini, man liekas, ka tev taisnība. Šodien izsēdēt jauki. Pretīgs, tu mazini galvu. Paldies. Tāpēc man mūzika. Zini, man patīk, ka viss tāds pasaulē ir sakārtos, visas lietas pēc forma, pēc parauga. Kā tur būt tik nekādīgs, un tiesālās vēseles var derēt, bet nedziet korību. Bet vai tā nešķiet, ka pasaulē jāpatīk kārtībā? Nē. Vietām tas atšķirās. Vietām tas ir savādāks, oriģināls, interesants. Vai tā nešķiet? Tas kā vai darbu? Tad kā vai darbu? Vai tad visi darbi ir kārtīgi? Jā. Kāpēc, lai viss būtu kārtīgs? Es tevi nesaprotu. Kā tas var būt vispār? Skaties, tas viss ir kārtīgi. Tā varētu teikt, jā. Kā tev iet? Šeit nejūtos īsti ērti. Tā. Bet tas zirds man traucē. Jā. Kas paņas manam zirgam? Tev ir problēma! Daudziem ir traucē. Neatraucies. Tev ir vispār. Zirds ir vājprāts, tas savu izzīmums, un man būtu visas nošauta. Bet zini, viņš ir trauks. Man ir bail no viņa. Seks nav trauks! Jā, es pieļauju, ka varēja pat aizdos viņš traks. Jo kurš gan normāli zirgs uzvedas šādi? Tas ir tikai normāli. Vai man tev patīk ārā? Ja tev laiks ir tīties prom, viņa sāk riepties šita uzvedība. Vai man tev pavadīt? Vai varbūt labāk izvadīt?